Nu, sveiki! Tātad man ir kaut kas atnācis, kas bija ļoti gaidīts, jo es pasūtīju mašīnai dažas lietas, kas vizuāli pamainīs kaut ko. Un es īsti nezināju, kas ir atnācis, un tad, protams, es bišķiņ paskatījos iekšā, jo es nevarēju saprast, kas no tā visa ir atnācis, bet pirmais ir atnācis. To, ko pirmo arī es pasūtīju, man kaut kā tā loģika laikam nestrādā, ka pirmais, ko pasūtīt, kā vajadzētu atnākt, bet visādi gadās. Ak, Dievs, tik skaisti. Tās ir nāsis. Manam bembītim būs jaunas nāsis. Oh my God, cik skaists. Es jau nevaru sagaidīt, kas viņas uzlikšu. Šodien es viņas nelikšu, jo ir vakars jau. Un ārā līst lietus. Oh my God. Nu vienkārši, pasakaini. Jā, vēl man atnāca, ko likt uz tiem stieņiem, ko tagad varēs redzēt, jo nāsis ir tādas retākas. Jo oriģinālās, kas nāk, viņas baigi cieši tās ribiņas, vai kā viņas tur sauc, kas to lai zina. Un tad tagad varēs redzēt tos stieņus. Un tad šīs laikam tad sauc par tām uzlikām, cik es esmu jauna šai pasaulē, mašīnu pasaulē, ne tikai pasaulē. Bet nu jā, tad izdomāju melnas likt, jo kaut kā tās citas krāsas man galīgi neuzrunāja, un es tad izdomāju, ka nu tad lai iet viss melns. Būs man tāds kārtīgi melns BMW. Jā, man ir pirmā mašīna, kas man nenormāli patīk. Katru dienu es iemīlos viņā vairāk un vairāk. Un tāpēc man gribās pašai visu kaut ko darīt un taisīt. Man tagad jāpaskatās, kā nomainīt nāsi. Un es pati arī nomainīšu. Jauns hobijs. Nu ko? Sāksim mainīt. Vakardien apskatījos, kā to izdarīt, un tagad es mēģināšu to izdarīt. Tagad ir jāatskrūvē šitā. Nerāda, ar kādu mēs skrūvējam. Tas ir vaira labākais, ko varēs dabūt. Netīras rociņās. Tagad uzlikas varētu būt. Tagad baudāmākais process. Labākā skaņā var. Oh, kad Dievs. Tik skaisti.
Nu, vispār nav. Ui, šitās ārā uzreiz. Nē. Labākā dzīves daļa. To saprotu. Tagad būs jāstrādā atpakaļ. Pasaules filmāšu visu. Filmā. Gēng, man tīras rokas. Bien. Nara? Mums nebija tik roti. Un paskat, kā izskatās, tā kā jauns. Gaisma nekrīt, labi būt no otras puses vakarā uzfilmēšu. Sveicināti citā dienā un laikam tai pašā vietā. Es neatceros, man liekas, es iepriekš arī pakoju tepat šajā pašā vietā, bet te ir ērti. Skatāmies, kas ir iekšā. Laimīgā dienā. Kas tam te? Vai tik tā nav lūpa? Labi. Ļoti, perfekta varbūt nav, bet ko var labāk vēlēties. Es reāli uzlabos nežēlīgi to izskatu visu. Un šitā liekās, un šitā. Paskatīsimies, man liekas, ka kaut kā šit. Nē. Nu, ritī milzīgi. Nekādas skrūvītes nenāk līdz, kā tā? Šitam liekās klāt, aha. Šitā. Man vajag skrūvītes. Aha! Ritīgi milzīgi īstenībā. Žēlīgi lieluma gadu. Labi, neakstīsimies un noliksim šito, jo man rītdien plānā ir likt lūpu. Nezinu, kā man tur izdosies. Cik tas būs vispār vienkārši. Es kaut ko mazliet paskatījos, kaut kādu līdzīgu video, kur kaut ko tam līdzīgu dara. Bet es domāju, ka nekam sarežģītam tam nevajadzētu būt. Principā tu vienkārši saliec kopā 3 daļas, un tad tu saskrūvē no apakšas. Man būs jāpaceļ mašīna visā. Atkal jālien apakšā. Redzēs, kā tas viss izskatīsies kopā. Jej! Būs ļoti skaisti. Tā kā tiekamies rītdien. Labrīt. Nākamā diena. Bišķiņ negribās neko darīt, bet jādara vienkārši. Jāsāk darīt un aizies. Nu tad mēģināsim pielikt to lūpu. Man palīdzēs, protams, Rihards. Jā, vismazāk man gribās tieši celt to mašīnu. Es neatceros visur, kas tur jāliek. Nu tā, lai kaut ko nesabojātu un tādā garā. Nu es zinu, kur dankrots ir jāliek, bet vairāk par tiem statīviem. Nezinu, tie sarkanie statīvi, kas ir, kur viņi tur bija jāliek pie riteņiem kaut kur uz tiem metāliem. Bet nu tā jau pārējo es varētu arī pati gaņam izdarīt. Bet nu foršāk jau arī ir kompānijā.
kaut ko padarīt tādu. Pēc tam abi kopā var pasīties, cik smuki sanāca. Šitie?